Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta KIM organizētajās izglītojošajās vasaras skolās, kuru mērķa auditorija ir no 16 līdz 19 gadus veci jaunieši, konkursu kārtībā iesaistījušies vairāk nekā 40 cilvēku. KIM par brīvprātīgajiem kopumā ir pieteikušies vairāk nekā 100 jaunieši. Un daži no šiem jauniešiem bija gan neatlaidīgi, lai mūs raustītu aiz piedurknes un teiktu, ka vajag vasaras skolu. Viņiem pašiem interesēja foto. Tad bija skaidrs, ka būs jātaisa foto vasaras skola. Kopā mēs domājam, ka uztaisīsim arī video vasaras skolu. Tajā brīdī, kad bija skaidra šī vīzija, šī ideja, mēs skatījāmies, kādi ir iespējamie finansējuma avoti, un mums par lielu prieku atklājam, ka ir tāda burvīga jaunatne Eiropai fonds, kas atbalsta 5 dažādās kategorijās, dažādas jauniešu iniciatīvas. Tā faktiski ar šo atbalstu un vēl ar kultūra kapitāla fonda atbalstu mēs esam spējuši uzaicināt 40 jauniešu ļoti lielā konkursā. Pār 360 cilvēkiem pieteicās, lai nedēļu pavadītu Rīgā, kompetentu lektoru uzraudzībā un vēl rezultātā arī nonākt līdz risinājumam. Gan foto, gan video skolai mēs atsevišķi esam organizējuši lekciju ciklu, un atsevišķi ir arī tie praktiskie darbi un video mākslas kādu organizāciju apmeklējumu. Katrā ziņā bija interesanti, tas bija to vērts. Tā ir tiešām pirmā pieredze, kas noteikti ir ļoti noderīga tālākai dzīvei. Es mācījuši rakstīt preses relīzes un tam līdzīgi administratīvo darbu, kā arī noteikti būs ļoti daudz jaunu kontaktu. Ikdienā es vēl mācos skolā, tagad būs 12. klase. Pavisam godīgi es savu nākotni īsti nesaistu ar organizācijas darbiem, bet tas ir manai sirdī, man ļoti patīk, tas dod pozitīvas emocijas. Kāda ir tavi ieguvumi no šīs vasaras skolas? Pirmām kārtām tie ir kontakti, jauni, radoši cilvēki un lielas personības, ar kurām bija iespēja satikties, uzzināt tās fotogrāfijas, lielās fotogrāfijas aizkulises. Interesanti vakar mums bija jautri. Cēsu brauciens man ļoti patika uz mākslas festivālu, kur mēs bijām. Tur bija interesants izstādes, arī Valta Klēna izstādes, pie kur mēs bijām arī aizgājuši šeit Rīgā uz studiju. Var teikt, ka es tiešām ieguvu arī daudz ko jaunu, piemēram, fotogrāfu viedoklis vispārīgi par to, kāda ir fotogrāfija, diezgan filozofiski. To man vajadzēja uzzināt, tas man daudz ko devis. Un tehniskajos jautājumos arī uzzināju daudz ko jaunu. Ko es esmu ieguvis, varbūt ne tieši par tehniskajā jomā, savas zināšanas diez vai esmu uzlabojis, bet tieši par visu kopumā, par fotogrāfijas vēsturi, žanriem un veidiem. Un Mākslas akadēmijas apmeklējums bija ļoti interesants. Un tā, kopumā esmu uzlabojis savas zināšanas par fotogrāfiju kā tādu. Ar ko tu plāno savu dzīvi saistīt nākotnē? To ir grūti pateikt, bet katrā ziņā, ja man izdotos dzīvi saistīt ar fotogrāfiju, tas būtu tiešām ļoti jauki. Kāds ir iespējas par audzēkņiem? Ārkārtīgi pozitīvs, viņi visi ir ļoti ieinteresēti, kā jau vairums jaunu cilvēku. Viņi ir ar mieru strādāt, viņi ir ar mieru veltīt laiku tam darbam, ko viņi paveic. Viņiem veicās labi, to jau arī pēc izstādes var redzēt. Šodien jums sākās video skola. Kas ir tas, ko tu vēlētos iemācīties un kāpēc tu pieteicies? Es vēlētos beidzot iemācīties izveidot filmu no sākuma līdz beigām, lai pilnīgi viņi varētu arī izrādīt kaut ko. Šī KIM video skola vienkārši tāda lieliska iespēja iegūt. Pirmkārt, kas man pats svarīgākais ir iegūt kontaktus, kur iespējas kaut kāda studēšana ārzemēs, varbūt pat Latvijā. KIM mērķis nav pievērst profesionālu jauniešu fotodarbībai vai kā saistīt viņu tālāko izglītību ar fotogrāfiju. Ja kāds to izvēlēsies, viss kārtībā. Un mūsu mērķis ir, kā jau visā, ko mēs darām, paplašināt šo redzeslauku, iepazīstināt ar to, ko KIM dara ikdienā, proti ar izstāžu darbību, ar lekciju darbību un kaut kā tomēr risināt arī šo sociālo, sociālā plāna problēmas, kas saistās tomēr ar jauniešu bezdarbību.